Labdien! Šodien mums apskatē ienākusies vaiviņa Sīreja SDX 250. Tad jauka dienas izbrauciena vaiva, višķi lielāka nekā parasti redzētās SPX 210, 230, SPX 219. Šī ir tāda, patiešām nevis vienai ģimenei, bet lielākai kompānijai jau paredzēta vaiva. Vaivā var atrasties pēc papīriem 12 cilvēki. Vaiva ir 25 pēdas gara. Mēs varbūt neredzam tās. Vaivā ir 3 zonu krāsojums, kas viņu uz ūdens noteikti padarīs reiz atšķirīgāku nekā parasti ar vienā krāsā krāsoto portu. Bet, vaiviņa smuka. Pastīsimies, ko mēs varam atrast no iekšpusē. Jā, no ārpus mēs uzreiz redzam, ka vaiva ir aprīkota ar veika vilkšanas torni. Tā, lai varētu ne tikai vizināties, bet arī diezgan kvalitatīvi pavilkt kādu svēpotāju un veikotāju. Protams, ka tā nav profesionālā veikborda vaiva, bet iesācējiem ģimenes priekam noteikti derēs. Pirmais, ko mēs uznākot uz vaivas, redzam, ka uz viņas tiešām ir ļoti ērti uzkāpt. Ja? Ir aizmugurē liela peldēšanās platforma, liela uzējumā vieta. Un aizmugurē tiešām ļoti liels vai plašas sēdvietas cilvēkiem, vai atsevišķi arī sauļošanās vietu. Paceļot šo daļu uz priekšu, mēs izveidojām šeit lielu sauļošanās valkumu, jo parasti tas vaivām ir jautājums, bet kur tad es sauļošos? Tad tas ir šeit. Kamēr mēs esam aizmugurē, ir parādīt vēl viena vieta, kur nav cigām laivām, bet ir Sīreja laivām. Tā ir kolonālā peldēšanas platforma, kur mēs varam ielaist ūdenī, apsēsties šeit un uzlikt kājas un pasēdēt, iedzert vīnu glāzi vai, ielaisties ūdenī peldus. Parasti ir jautājums īpaši tiem, kas uzvilkuši veiku pirmo reizi dēli, kā tad es te tikšu tai ūdeni iekšā, vai, meitenēm arī parasti negribās ar uz galvas lekt ūdenī. Tad šis ir ļoti elegants veids iekāpt, izkāpt. Protams, ka blakus ir arī trepītes, par kurām izkāpt, bet vismaz sēdēt un punčāt kājas uz ūdens, šeit to teikt daudz ērtāk. Novēršam lejā, ar roku vienkārši paceļam augšā. Kāpjot uz vājas pirmais, kas mums ir, tā ir jauka vieta, kur vienkārši iemest apals. Jo parasti pa vāju negribās staigāt ar apaviem, tad šeit ir tā vietiņa, kur mēs varam nolikt. Ejam tālāk. Vēl viens mantu nodalījums, protams, ka viss ar notecēm, kur ielikt kaut ko. Uzkāpjam uz vaivas, ieslēdzam mazsvēģi. Mazsvēģi tiešām ērtā pieejamā vietā nav nekas nesaprotams. Ļoti ērti. Ja mums ir mazāki vārdi, negribam aiztaisīt, šeit pusē kādas durtiņas. Aizmugurē ir arī radio. Protams, ka radio ir vadāms arī pie stūres, bet šajā ir otra stacija, kur mēs varam radio. Ja mēs sēžam aizmugurē un nokojam, kādu dzērienu atspirdzinoši, tad ir kur dzērienus nolikt. Un beidzot, ražotājiem ir daudz vietas, kur pieslēgt lādēt telefons. Gan USB, gan C-tipu. Vienā pusē, otrā pusē. Šo mēs varam parādīt, kā tas darbojās. Otrā pusē. Nav nekas saržģīts. Tiklīdz kā mēs esam šeit, tad tas skats ir diezgan foršs. Ūdens ir tuvu. Liels, un apsēsties ir ļoti ērti. Vai te vajag sēdēt, braucot lielā ātrumā? Droši vien, ka nē, bet veikojot, velkot kādu, šeit ir brīnišķīgs skats un brīnišķīga komunikācija. Ja mēs paliekam šo uz priekšu, tad mēs redzam, ka šeit ir daudz vietas, kur sēdēt, runāties. Šis nav standarta galdiņš, protams, šitas ir neliels upgrades. Diezgan paliels, smuks tīko galdiņš ar skaistu Sīreja logo. Bet, kad nevajag, mēs varam salikt. Pagadēji vērst uzmanībā attiecībā uz galdiņu. Beidzot, galdiņš nav pieskrūvēts pie grīdas, galdiņa kāja ir ielikta sānos.
Tā ka tādā brīdī, ja jums nav galdiņa, tad jums netraucēja tās galdiņa kājas turētājs, kurš te mūždien ir pa vidu. Ja mēs pieskārāmies grīdē, tad vai visur ir sīdeka mīkstais paklājs, kurš ir tīka imitācija, kurš ir, ar kājām viņš nesatās, tad ir ļoti patīkams, un, protams, ka kopiņi ir daudz vienkāršāk un vieglāk. Zem visiem sēdekļiem ir kaut kādas mantu novietnes. Konkrēti zem šī ir leduskapis, patiešām leduskapis ar kompresoru un dzesētāju. Tā. Motorrūma. Šoreiz šeit mums ir 6,2 litra 350 zirgspēka dzinējs. Gan jaudīgs un skaists. Tā, ejam uz priekšu. Protams, kad visur vēl pagriežamies mantu novietnes vaivāk, kas mums nekad nav par daudz. Šī tiešām ļoti liela un dziļa kasta, kur var salikt visus laivu pārvalkus un tentus. Kas SDX ir? Kas tā ir? Ir tualete. Tualete ir gana liela un gana ērta. Tiešām priekš tik mazas vaivas. Tiešām ar tualete, ar ūdeni. Priekš tualetes 25 pēdu laivā ir ļoti pat ok. Tas, ko ir vērts pievērst uzmanību, parasti ir, ja no laivā ir mazi bērni, varbūt tās tualete un mantu glabāt tev nav tik aktuāli, cik aktuāls ir viena rokas kustība pārtaisīt to par mazu guļvietiņu. Parastā pārtaisīšana ir ilga un mokoša, bet šī reizē tas ir atrisināts ar vienu paceļam darba virsmu. SDX ir diezgan interesanta konfigurācija, izēj uz priekšu. Vairs nav pa vidu, bet viņi ir sānos. Varam attaisīt, iziet sānos. Šitī gadījumā šeit ir liels laukums atkal priekš sauļošanās, bet varam mēs vidējos visus mīkstumus izņemt ārā, un šeit ir atsevišķas sēdvietas. Šī laiva nav aprīkota ar ēkuru, kā tas varētu būt tikai uzlikts priekšgals, un priekšgalā ir repītes, kuras var iekāpt un izkāpt ārā, ja tas ir svarīgi. Tādā vietā, kur mēs piebraucam ar pūrni pie krasta. Pastīsimies, ko mums šī laiva saka, kad mēs viņu mēģinām pabraukt. Laiva ir šī konkrēti diezgan bagātīgi aprīkota, ir gan ļoti laba Fusion audio sistēma, ir pat sānu dzenskrūve pielikt. Protams, ka tas nav obligāti 25 pēdu garam laivai, bet protams, ka tas ļoti atvieglo dzīvi. Ir 12 colu simrada ekrāns, uz kuru mēs varam redzēt gan visus dzinēja datus, gan eholota paņemt datus, kas mums rāda, kāds mums te ir dziļums un ūdens temperatūra, protams. Eholotam varam sānos salikt visādas devējus, lai mēs skatāmies, cik šeit ir dziļš, redzam arī motoru datus. To pašu mēs varam izdarīt, ja mēs esam paņēmuši ploteru un skatāmies uz karti. Vēl kas ir tāda sīka nianse, rudenī ļoti patīkam būs, ja mēs šeit varēsim ieslēgt apsildi no motora. Tā nav atsevišķa dīzeļa apsilde, bet tas ir vienkārši ventilators, kurš izvadīts un pūš jums šī gadījumā man uz kājām silto gaisu no dzinēja. Vēsos vakaros, vasaras un rudenī tas noteikti ļoti tā. Labi, mēs atsiežos un iesaka pakaukostīsimies. Kā tas ir visiem
Sigrēju motoriem ļoti ērti, kad jums ir šāds sēdeklis. Ja jūs sēžat un braucat, jums ir šādi ērti, noregulējums stūras pozīcija, kā jums gribās, bet tad ir viens, bet ja man jāparkojās, tad man ir ērtāk. Es varu pacelt augšā, pamainīt sēdekļu konfigurāciju, man ir savādāks skats. Motors aprīkots ar DTS sistēmu, tas nozīmē, ka mums vairāk nav nekādas trosīs, ka mums ir tikai digitālie signāli. Iet uz motoru, pārslēdzot ātrumus. Nu jau tas diezgan liels startās, cik aprīkots ar DTS sistēmu un ar aktīvtrīmu. Aktīvtrīmu palīdz mums regulēt trīmu, tad pašam vairs īpaši par to nedomājot. Iestatiet režīmu, kādu jūs gribat. Nu, pamēģināsim pabraukt. Nu, es teiktu, ka 6,2 motors laikam šai laivai tieši tas, kas vajadzīgs. Laivai gan pietiekama jauda, lai izceltu šo, gan būtu patīkams gaitā. Skats, ka 25 pēdu laiva nav nekāds skaliņš, viņai ir savu masu, un tomēr mums motoru jaudu vajag, lai mēs izceltos no ūdens. Bet, es teiktu, ka ir forši, pietiek. Jauda pietiek, tas 350 zirgu ir ļoti labi izdevuši šai laivai. Laiva nav nekāda vieglāk, līdz ar to skaidrs, ka tas mums prasa motoru jaudu, lai mēs izceltos, bet es teiktu, ka tas atmaksājas tādā brīdī, kad mēs ejam pret vijuni, jo to pilnīgi, laiva jūt, ka viņi nepalecās un nav tāda sajūta, ka tā būtu kaut kāda čaumaliņa, kur tūlītās ņems un savulcīs. Es domāju, ka tieši tāpatās tā laiva uzdīsies arī tad, ja mēs būsim kā 10 cilvēki laivā. Protams, ka vajag ļoti patīkami, kā DTS dzinējs slēdzās klusītēm un ērti un ļoti viegli un patīkami. Tā, es teiktu, ka braukšanas vajadzētu gan, protams, kaut tikai paveikot, bet to mēs šodien nedarīsim. Visu labu!